Kas tad īsti notiek pie proktologa kabinetā? Tātad sāksim ar to, ka jūs nākat pie proktologa tad, ja jums ir radusies kaut kāda problēma ar apakšējo galu, dibenu. Atceraties, ka jums ir jārunā ar ārstu par to, kas tieši jūs traucē. Vai tā ir nieze, vai tā ir asiņošana, vai kādas citas diskomforta sajūtas. Nākošā daļa mēs veicam fizisko apskati. Pacients guļās uz kušetes un dakteris no sākuma apskata vizuāli, kā izskatās. Tad ir iespējams kā ar pirkstu iztausta un tāds aparātiņš, ko liek iekšā, lai apskatītu dziļāk guļotādu. Pēc apskates mēs sēžamies atpakaļ pie galda un izrunājam visu redzēto, stāstam par problēmu un mēģinam atrast risinājumu par to, kā to ārstēt. Ir diezgan liela iespējamība, ka tas ir tikai mazas raizes, kuras medikamentozi var izārstēt, un ar to mēs arī aizmirstam, ievērojot normālu higiēnu un kaut kādas noteiktas lietas. Tikpat labi šī bēda var būt mazliet lielāka, un tad gan ir jābūt operatīvai iejaukšanās. Bet tas viss tiek izrunāts vizītes laikā, paskaidrots, kādas ir iespējas un kādas ir alternatīvas. Vienmēr atceramies to, kad šī ķibele nav jums tikai vienam. Šāda veida ķibeles gadās visiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi griezties laicīgi pie proktologa, lai novērstu mazas lietas, lai tās nepāraug par lielām.